Labrīt, Cēsis. Čau, Labrīt. Jāni. Čau, Bruno. Atkal mēs tikamies kaut kādā dīvainā nelaikā. Jā. Acīm redzot, visi kļūst pieauguši, laika nevienam priekš ierakstiem vairs nav. Man tam ir ļoti forši teicis, tas tā kā nedakrēsls. Krēsls ar 3 kājām. Jā, nē, nu pat, vai šī nav gadījumā 20. sērija mums? Tā varētu būt pat 21. vai... Jā, nu, man jau nav nejausmas, bet... Es nezinu, šai epizodē konkrēti cipariņi nezinu, tāpēc mēs par to nedomājam. Nē, es vienkārši domāju, varbūt, ka pienāk lēnām laiks tādai tā kā jaunai iedzimšanai iekšā kaut kādā... Cēsrīt 2. sezonai. Jā, es domāju, tā arī daram. Jā. Mēs sākam ar šodien vēl ne, ar nākošu sēriju. Noslēgsim ar šajā sērijā. Mēs noslēdzam Cēsu rīta 1. sezonu. Man liekas, ka mēs tā varētu darīt gadu uz gadu, vai ne? Nu, tā kā gads sākās, tad mēs sākam jaunu sezonu. Nu, jā, cik mums sanāks, kad, ja mēs būsim uzcītīgi, kāds 50 sērijas sezonām vajadzētu sanākt? Bet daudz īstenībā. Jā. 50 nedēļas. Nu, jebkurā gadījumā, tātad čau pēdējā sezonas sērijā. Nākošo jau sāksim pilnīgi citi cilvēki. Jā, samērīsimies vietām. Tas būtu tik dīvaini, ne? Nepierast, jā. Nu jā, nu klau, šodien jau es jau uzreiz varu pateikt, mums jau ir neliels vēsmas no jaunās sezonas. Viena no tām ir tā, ka vairs nevis es, bet tu sagatavo ziņas uz mūsu ierakstiem. Bet nav tā, ka, un man patīk tas variants, ka tu man viņus atsūti, jo tad es arī pats varu kaut ko drusku pameklēt. Tā problēma ir tā, ko es šorīt atklāju. Tātad mājās hauss. Jaunākais bērns slims, vecākais nevar gulēt savā istabā, tāpēc viņi guļ ar mani. Es gultā neguļu, jo mums šobrīd 2 Jāņi un otrs Jānis ir ieņēmis manu vietu, tā kā mūsējā ģimenes gultā. Tas nozīmē, ka es guļu uz dīvānu, mans bērns ar mani guļ uz dīvānu. Man ir palikuši kaut kādi šitie mājas darbi no vakardienas, es no rīta vēl krāmēju laukā šo trauku mazgājumu mašīnu, bērns kāsē, tā kā 80-gadīgs onkulis aiz sienas. Es tajā brīdī saprotu to, ka sieva jau var visdrīzāk neguļ. Un es domāju, vajadzētu pagatavoties raidījumam nedaudz. Un es sāku domāt, man tāds filozofisks pārdoms pārņem. Es aizdomājos, vai tev ir tādas problēmas? Tev noteikti kaut kādas citas problēmas. Jā, katram savas. Un mēdz teikt, būtu tev manas problēmas. Un cik ir interesanti? Tev visdrīzāk būs manas problēmas. Jā. Man tavējās. Jā, man vairs nebūs. Jā. Un es tā padomāju, bet tas ir tā vērts, laikam, lai nomirtu kāds 20 gadus agrāk, ne? Nā, nu tu to nezini. Tev nav nejausmas, arī man nav nejausmas. Nomirt, jā. Bet jā, nu, tāds man likās interesants problēmas, kas atnāk tev tikai un vienīgi ar laiku, un es nekad nebūtu iedomājies vēl gadus 20 atpakaļ tavā vecumā būdams, ka viņiem kad būs šādas problēmas. Man likās, problēma bija izdzīvot pa lielu. Tu sasniedzis pusmūža krīzi beidzot? Nē, man zin kā ir sajūta, man drīzāk tāda sajūta, ka es esmu pārkāpis pār pusmūža tam virsotnei, tam grūtākajam momentam. Jā. Nu kā, viss ir izdarīts. Nu, ko Nu jā, tagad paliks tikai vieglāk. Paliks tikai vieglāk mentāli. Fiziski paliks tikai un vienīgi diezgan spēcīgi grūtāk. Bet nekas, es gatavs, kā cilvēks, kas nekad mūžā nav nodarbojies ar sportu, es jau nezinu, kādi ir tie fiziskie izaicinājumi. Tā kā skatīsimies. Nevar priecoties un tādā garā. Cēsīs beidzot ir -20. Šonakt bija -21 reizi. Jā, man no rīta bija aizcelus mašīnu un... Nē, nu tādā ziņā, loks aizsals. Nav jau pirmā reize, ka viņš tas loks aizsals, bet šoreiz likās īpaši kraukšķīgi, vai ne? Jā, tā kā neizturami augsts ārā vakardien es biju savā pirmajā 2026. gada tādā ārpus darba haltūriņā. Malā skaņoja pasākumu. Jā. Un mēs izējām pēc tam ārā, tā kā es tās braukšu mājās, un es reāli tā kā stāvu un kratos no tā, cik augsts ir. Jā, tas ir pamatīgs augsts, bet tev ties rīts būs super skaists, atkal es te biju safačējis. Es safačējis, rīt man telefonā ir 3 bildes varbūt, un tagad ir 6, jo es nofačēju 3 bildes, braucot no bērnu dārza apakaļ uz mājām, bija tik nereāli skaists rīts, tas nav iespējams, tā nevar būt. Nu, un šis rīts būs līdzīgs, kur mēs tieši saulēktu pavadam šeit, tā ka mēs nevarēsim īsti cik romantiski baudīt. Būtu mums grīnskins, Džeimī, saulēkts aizmugurē. Bet, nu jā, es šorīt no rīta mēģinu kaut kā noskrāpēt to mašīnu nos, un es domāju, bļāņas, man jau nav ko, es varētu tā kā atnākt. Bet, un es tajā brīdī esmu tas skrāpēšanas vidū, un tam man liekas, bet stūbes šeit tas jau ieguldīs laiku vispār. un es domāju, nē, es tomēr neieguldīšu to, pareizāk ieguldīšu laiku līdz galam, jo tāpēc, ka es sapratu to, ka man jau tāpat būs jābrauc kaut kādu šodien, varbūt. Nē, nu jā, bet reiķinies. Ārā tik augsts, ja mēs viņu vēlreiz paņems un aizsals. Viņš drīzāk to arī izdarīs. Es jau, lai tik viņi pamēģina, tad tu man vedīsi uz mājām. Es
pa dienu. Man šodien bērns jāvada slēpošoties pa dienu, varēšu iebraukt pakaļ mašīnu. Slinkuma augstākais kalngals. Mums dzīvokļu mājā bija neliels diskurss, bet tajā laikā Jums tur trubas nesalas cietuši tādu augstumu. Tajā laikā vēl tas sniegs bija tāds nekāds, un viņš jau tur kus ārā. Un pienāk mājas vecākais, varētu tā kā savākt sniegu pēc sevis parkingā. Mums tagad notīra mašīna, savākt sniegu. What? Tā kā Šis ir pirmo reizi. Līdzi jāved. Nu kā iekrāmēja mašīnas bagāžu negā, tā kā viņš izkusīs, viņš iztecēs vienkārši laukā. Tev tiešām palūdz, lai tu novāc no mašīnas notīrīt to sniegu? Jā, nos no parkinga. Cik liels bija tas sniegs? Nē, iedomājies, ja tur visu laiku, es jau saprotu arī viņu daļēji. Iedomājies, ja tur visu laiku kāds met nos. Nē, nē, šis ir iztirzāšanas vērts. Nu, ko nozīmē vienā brīdī, vai tam viens netīra sniegu jums pie mājas? Nē, tas arī iedomājās, mums nav sētnieka gadījumā. Cik ilgi tu tur dzīvoji? 3 gadus. Un tu vēl neesi redzējis. Šī pirmā ziema ir. Jā, tas gan, bet ne, es vienkārši domāju, vai jums tur nekrājas atkritumu kaudzēs, vai kā notiek uzkopšana teritorija? Es neesmu redzējis sētnieku. Es pieņemu, ka viņš dara savu darbu. Jūs viņu pieblietējat tos sniegu? Jo es dabūtu šķūrēt tos pagalvu visu laiku, es neticu, ka jums tur nav neviena cilvēka, kas nenovāc. Nākošajā druviņā. Tātad priekuļu iedzīvotāji sūdz par autovadītājiem, kas bezrūpīgi atstāja no mašīnām notīrīto sniegu. Kur viņš, bet kā tas būtu? Tev viņš būtu tādā lielā maisā jāvadā. Viņu novāc no mašīnas un tad... Ar ko? Ar lāpstu. Kur dzīvokļu mājā lāpstu? Nākamais. Šis jautājums, kas būtu jāuzzina īstenībā. Varbūt, ka kāds no tavas mājas klausās. Es ceru, ka nē. Bet tad jau bet tas ir interesanti, viņi to zina, bet tu nē. Jo tāpēc, ka viņi jau tevi redz. Viņi tevi atpazīst kā, šis tas dīvains. Šis tas dīvains, kas trompet mācās 2 no rīta. Par šo es biju domājis vien brīdi, ka būtu kaut kāds šis komēdijas skečs jāsaraksta, ka man tā dzīvoklis Latgales ielā un man tur bija birojas vienbrīd, ka bija Covid. Nu, jo man bija jākonsultē, bet mājās nevarēju, tad man pirmais bērns kliedz, tad tagad abi viņi tur kliedz. Nu, jā, manā birojā ir -7 grādi, domāju. Jā, bet labi. Tur tik dators nevar stāvēt. Viņš tur stāv un ļoti dīvaini sācis ir rūk pēdējā laikā. Nekas, tāds viņš temats nākošajā reizē. Tad mēs parunāsim par to, kā šķūnīts jāmāk apdzēst. Tātad, man vienbrīd bija tajā Latgales ielā birojas un es domāju par to, tātad, kā es tulkoju skaņas, kas nāk daudzdzīvokļu mājās aiz sienām. Šeit gan jāsaka, tā kā es esmu piedzimis un uzaudzis daudzdzīvokļu mājās, šitā ir pirmā man mājas vispār pieredze mūžā. Bet Rīgā kaut kā, es nebiju par to aizdomājis, Rīgā, jaunībā, es nezinu. Bet ir tā, ka nāk kaut kādas skaņas, un tu īsti nesaproti, tad vienbrīd liekas, ka tur kāds kaut kāds instruments. Ne, klavieres tur bija skaidrs, kad tās klavieres tur tiek spēlēt. Tad atkal kaut kādas tādas skaņas pa sienu kāds kaut ko. Tad kādam kaut kas tur, tas tik interesanti, viss tās skaņas, tu viņas nespēj iztolkot, bet tavu galvu mēģina iedot viņām kaut kādu jēgu. Un tas man atgādināja stāstu no 3 vīriem laivā, kur viņš saka, tajā brīdī jūs lauku mājā palikat pa naktī, jums vienmēr jārēķinās ar to, ka katrai lauku ģimenei ir savējais dzīves ritms. Tātad sākot ar 3:00, kad mostās augšā tā kā īpašniec, ne īpašniec, mājas saimniec. Viņa ar savām koka galašām kāpa pa tavējo to zemtrepju istabiņu lejā. Tad viņa kaut ko ir aizmirsus, tad viņa atkal ātri uzkāpja augšā. Tad mostās kungs, kurš ir pa nakti saķēris kaut kādu klepus slimību. Tad viņš kāsē. Tad viņi ved lejā pa trepēm zirgu. Tad viņiem tur kaut kas. Tad visi bērni veiksmīgi noskrien lejā. Tad uzskrien augšā. Tad viens vecākais bērns nogrūž jaunāko lejā pa trepēm. Tad viņš tiek lejā ārstēts, tad pavarās durvi. Ļoti interesanti grāmata, es ieskatos. Fenomenāli. Tagad, daudzdzīvokļu māju blues, komunālais blues bija arī tāds diezgan. Jā, man viņa tāda nesenais jaunaklājums, es viņu nebiju pirms tam dzirdējis. Es pats esmu uz īsu brīdi dzīvojis komunālajā dzīvoklī, bet man vecvecāki dzīvoja komunālajā dzīvoklī. Un viss interesantākais man stāsts. Mēs jau bijām diezgan lieli jau, dzerošā vecumā, un mums bija viena draudzene, pie kuras mēs mājās mēdzām iedzert.
Un mēs pie viņas mājās iedaram, un viņi nebija mums pateikusi, ka viņi dzīvo komunālajā dzīvoklī. Un mēs sēžam virtuvē, neliela virtuvīte ar šitā, pusi no šitā galdiņš. Uz galda šņabas, mēs, kā vispār pat neliekoties, pēkšņi atverās durvis kaut kam, kas es pilnīgi pārliecināts bija tā kā pieliekamais kambars priekš burciņām, vai ne? Kur tu saliec ievārījums, varās viņš vaļā iznāk kā cilvēks. Nepasaka nevienu vārdu un aiziet toalets virzienā. Mums bija tāds, what the kas tas tāds vispār bija, jo tu pat nesaproti. Tā kā viņi... Un kur ir pieliekami? Un tā meitene nebija tur uz vietas, tajā brīdī viņa bija kaut kur dziļāk dzīvokli. Un tas bija vienkārši tā kā, viens no vislielākajiem tādiem kognitīviem pārsteigumiem manā mūžā. Senāk komunālais dzīvoklis ļoti līdzīgs savā veidā kojām, ja? Senāk viens dzīvoklis, tad ir vienkārši vairākas ģimenes dzīvo iekšā. Jā, kojās ir vairāk varbūt kopīgo pakalpojumu, bet uz vairāk cilvēkiem, bet jā, tā ideja ir tāpat. Un tā atšķirība vienkārši tā, ka komunālajā dzīvoklī tu nevarēji, kā kojās tur nevar izvēlēties, bet kojās vismaz zina, ka tu ar studentu būs kopā, vai ne, kad jums kaut kas kopīgs. Tā tur varbūt pilnīgi nesaistīti, vispār, nevis varbūt, bet bija nesaistīti pilnīgi cilvēks savā starpā, kuriem nekas nebija kopīgs, viņam to, ka viņi ir ielikti tajos dzīvokļos, jo privāti īpašuma padomu laikos nebija, tā kā beidzās padomu laika, nepaspēja izpirkt tos dzīvokļus, un tajā brīdī ar to komunālo dzīvokli, ko tu vari izdarīt, tur taisīt kaut kādas domājumās daļas viņiem, un bija katrā ziņā bija interesanti. Tā kā jā. Ļoti interesanti. Viena no ziņām, man ir tāda ievadziņa, viena lielā ievadziņa, par cik mēs tik bieži runājam par tām autosacīkstēm un tādā garā, ir sākusies rallija sezona. Beidzot! Ak, Dievs, tās debesīs! Pasarg. Mēs jau bijām uz pirmo ralliju, mēs bija starta tiesnesis. Super. Jā, es teikšu, ziemas rallijas man patīk vairāk nekā vasaras rallijas. Es to varu tikai izteikt apliecinājumu. Es nezinu, man likās foršāk, jo vasarā karsti, tev ko žoda, lido pūtekļi, viss slikti, tur, augsti, nenormāli. Nenormāli, sals nost. Bet toties nav pūtekļi. Bet šņabis kā iet iekšā, ne? Tīri no sniedzi. Kāds sasals, pilnīgi, tāds tā kā medus. Ja tev sasals šņabis, tad tu zini, ka tev bērni viņu pret ūdeni nomainījuši. Jā, nē, forši. Es vienkārši neesmu pilnīgi absolūti autosporta necienītāji. Varbūt, ka es cienītu, ja es būtu kādreiz redzējis savā mūžā. Es vienkārši biju tur, kur viņi tur brauc to apli pa to uzvaras laukumu. Es dabūju bizot prom, jo mans bērns bija ratos. Tas bija krietni pa skaļu. Loģiski mašīnas, jā. Bet tagad notiek rallija Alūksne, cik es esmu informēts, cik tālu. Viņi tur tā kā pa posmiem tur rallija Alūksne, kas tur ieturās kaut kādā. Tad viņi tā kā brauc uz šejieni. Pa pilsētu. Jā. Katrā ziņā Latvijas labākais braucējs Sasks, atkal ir avarējis un viņš atkal neuzvarēs. Sasks tāds. Kad tu vari teikt, ka viņš ir labākais braucējs? Viņš negodīgs, ka nemaz nav tik labs braucējs. Viņš laikā varēja un nevar finišēt. Kā tieši viņš ir labākais braucējs? Viņš vienkārši par agresīvu, man liekas, ka ņem uz beigām. Jo viņam vienmēr ir stabils tā kā kaut kāds 30 sekundžu pārsvars, kas ir nereāli, tā kā jebkurā sportā. Tu iedomājies skriešanā, tev tā kā ir barsa cilvēkiem, kuri ir pussekundi atstarpē, un tad ir viens čalis, kas ir tā kā 6 dienas pirms tam nopirkšējis. Tāda sajūta. Nē, tad ir jautājums, vai tev vajag būt, kā bija kādreiz reklāmā tas teiciens. Kā atšķir labas reklāmas aģentūras no nepārāk labām reklāmas aģentūras. Ja reklāmā iedod balvas no 1 līdz 10, ko tas arī nozīmē. Labās nav tās 10 reklāmas, jo tāpēc viņas statistiski ir diezgan reti, bet labās tās var 7 noturēties visu laiku. Kamēr tādas nepārāk labās, viņas tev vienreiz izšķos to 10 un pa lielam tas būs arī viss, ko viņas būs labi izdarījušas. Līdzīgi varbūt ir ar Saska kungu. Man nav nejausmas, es nezinu, kas viņš tāds ir, bet ja vienīgi to, ka viņš ir dēls Liepājas mēram daudz ilggadīgajiem, bet izņemot to, es par viņu neko nezinu. Es domāju, ka viņš ir dēls. Tas ir varbūt pats mērs? Nevar būt. Nē, tas ir Mārtiņš Sasks. Viņš ir dēls Liepājas mēram? Es nezinu. Liepājās Sasks bijis pie varas mūžīgi. Varbūt vairs nav, bet katrā ziņā viņš noteikti nav. Domā, kad ir viens Sasks uz visu Latviju? Uz visu Liepāju, jā. Bet Latvija, ne. Kā mēs zinām, ir vismaz 2. Man gan liekas, ka Sasks no Saska tālu nekrīt, ne? Tā, es domāju. Tas tāds jauns teiciens. Nē, varbūt arī, ka viņš nav nekādā veidā radinieks. Es tak nezinu. Ko tu man piesējies? Kā es varu zināt? Jā, kaut kā tā.
Nezinu, man patīk. Mhm. Man vairāk patīk, īstenībā, tāpēc, ka man ir iespēja tur pastrādāt, kaut ko padarboties. Nevis. Es neesmu, man liekas, ka pircis nekad biļeti, lai ietu skatīties ralliju vai kaut ko tādu. Kā tu vari rallijā nopirkt biļeti? Nu, ir šitajos lielos rallijos, tur jāmaksā, lai tiktu tuvāk skatīties. Kam tu? Viņi taču braukā pa lauku ceļiem, ne? Jā. Ne? Nu, tu vari vienkārši pieiet pie ceļa. Nu, man mēģina. Kā viņi tā kā norobežo visus ceļus un neļauj tev skatīties. Jā, nu, tur ir ļoti interesanti. Karoči, nav būtiski, jo visu bērnību es dzīvoju Līvos, un es varēju no balkona, es redzēju, mums tieši gāja garām. Nu, un kam tad maksāja? Nē, tad mums bija... Tu maksāji biļetes, lai cilvēki nāk pie tev uz balkonu? Nē, tāpēc jau arī ir tā lieta, kad tām dzīvokļu mājām visām paskastītē biļetes sametiekšā. Ko nopietni? Jā. Tāpēc, kad no tev brauks garām rallijas anyway's, un tavā teritorijā gan jau kaut kas notiks, Jā, es saprotu. un tad tu vari tikt, jo ir kaut kāds, cik es saprotu, ir kaut kāds labākas vietas, pa kurām ir, ķipa, nu, tā kā, Vairāk jāmaksā. ja tu gribi tur... Ja tu gribi, lai tev nosita riteni pēc avārijas, tad tev jāmaksā kaut kāda nauda. Ja tu gribi, lai tev var spogulīt, pāršķeļ rīkli, piemēram, tad ir kaut kas cits. Ok, labi. Ļoti interesants. Jā, ok. Nē, nulle izsmiekli. Nē, tevi es izsmēju, protams, bet nulle izsmiekli sporta veidam, jo es jau nezinu, kas tāds ir. Var redzēt. Tematiņš, tev ir kāds padomā? Man? Skatos, ka tev ir lapiņi. Man ir lapiņa. No? Kāda vēl būs jautājuma? Šis pārējušās par rīta erotisko raidījumu. Nē, es biju, tu man atsūtīji tēmas, es par viņām drusku apskatījos. Nu, un ko tu esi apskatījies? Lūdzu, es lasīšu. Man ir viena ziņa no Cēsīm, kas ir man ir divas no tevis sūtītajām. Diezgan izsenas jau īstenībā tāda pavads informācija, bet nu jau viņa ir pilnībā jau fulfilled. Valmiera mūžas alus ir Cēsvalu. Dopieti. Fuck you, Valmiera. Valmiera mūža mūsējā. Tātad pirmkārt un svarīgāko kārt. Es nekad, laikam, nebeigšu atkārtot. Jo tas, kas tu sekos, iespējams, būs neliela Valmieras nodiršana, bet es ļoti svarīgi piebilst. Viņiem vajag. Tātad pirmkārt, Valmiera, lai kas arī būtu, jūs neesat smilteni, ja? Tas var to. Es gribētu, lai mums atrakst kāds no smiltenes klausītāji. Nē, nu tātad. Reģionos, piemēram, pilsētām. Es to par saku uzņēmējiem, bet reģionos pilsētām ir jāuzvedās, ka brālim un māsu mājās. Tev ir brālis vai māsa? Nu, tā tad jāklapējās līdz pēdējā asins pilē vienkārši. Tā ir cīņa vienkārši par vietu zem saules. Bet ja nedod Dievs no āras, kāds tagad atnāks un man pateiks, ka Valmiera ir slikta, vai ne? Nu, tad viņš dabūs ar tevi cīnīties. Un tas nav nekāds nieks. Tātad atceramies, ja mēs vicamē, smilteni mums ir tāds godīgs, sakot, ar viegli kognitīvu izaicinājumu pabērns, bet atkal, tas ir mūsējais, ko mēs tur varam darīt? Vismaz viņi nav valka. Bet labi. Tātad, mēs drīkstam viens otru apsaukāt. Mēs drīkstam. Bet mēs visi esam stingri cieši kopā. Pret kurzemniekiem. Bet ar kurzemniekiem atkal mēs esam cieši kopā pret lietuviešiem. Piemēram, ar lietuviešiem pret poļiem. Ar poļiem pret marokāņiem. Jūs jau saprotat. Klapi. Jo lielāk klapi, jo vairāk draugi jāsauc. Jā. Es gaidu laiku, kad viss pasauli būs kopā pret citplanētiešiem. Piemēram, vai kaut kā tam līdz. Vienalga. Līdz tam jau to var aizbraukt līdz galam. Tātad. Bet, jā. Valmiera mūža, mūsējā. Es tagad domāju, ko mēs vēl... Nē, es sākšu otrādāk. Es iegāju Cēsels mājaslapā. Tur vairs nevar neko nopirkt. No 1. septembra vairs nav e-veikalu. No 1. septembra, es nekad neesmu pasūtījis alkoholu internetā, jo es patiešām, es nesaprotu to ideju. Bet, es tā kā, jā. Kur nesaprotu? Tev atved uz māju, iedzert, kur problēma? Tu esi kādreiz pasūtījis alkoholu mājām? Nē. Es vienkārši... Tā kā kur ir veikals? Nē, varbūt ir cilvēki, kuriem ir ļoti tālu līdz, varbūt cilvēki, kas nevar aiziet līdz, vai jau tā piedzērušies. Tu domā, ka invalīdi nedzer?
Ne, invalīdiem ir citādi. Invalīdi visu pasūta uz piegādi. Tas jau nav, tas ir citādāk. Es jau nerunāju par to, ka tu paņem savējos 2 alus tajā brīdī, kad tu rimītājas pasūtījumu. Es runāju par to, ka tu ej cēs alus mājaslapā, ej iekšā sadaļā, veikals un sūta apinīt. Es to nezinu, tā kā tev ir tik daudz naudas, lai tu pasūtītu sev alkohols mājā, tad pērc lodi. vai kaut kādu vienu no tiem, vai ne? Tā kā jā, šo es nekādīgi, man būtu interesanti uzzināt, man ir cilvēks, pie kā es to varētu uzzināt, man būtu interesanti uzzināt, tā kā cēsauls, tā kā veikala apgrozījumi, bet tātad, dārgie dzērāji, dārgie kolēģi dzērāji, nesatraucieties, ir risinājums, jo pasūtīt vēl joprojām var, bet sākot no 100 litriem, un juridisks personas. Un kā tā ir gadījies, kā nē, es esmu uzņēmējdarbības konsultants. Ja kāds no jums ir ārkārtīgi, un turklāt jūs tur dabūsiet krietni lētāk to alkoholu, tātad, ja kāds no jums ārkārtīgi vēlas būt par 100 litrīgu pasūtītāju juridisku personu, lūdzu vēršieties pie manis, es jums pateikšu, kāds ir jāizdara, jūs lietopīsiet naudu diezgan normāli uz to. Tas tā. Tas tādiem mazo uzņēmēju jociņi. Jā, tātad no 1. septembra e-veikala vairs nav. Alkoholu pasūtīt 100 litrus kā juridiska persona, un pirmā lieta, kas man atvarās, ir uzreiz tā kā jautājums, vai tev ir 18 gadi? Tu nospiedi nē. Es nekad nespiedzu nē, jo pat tā, ka man bija 12, labi, tā, ka man bija 12, nebija interneta vēl, bet būs interesanti, jā, kā arī nospiest nē pogu. Viņam vajadzētu aizvest uz kaut kādu. Viņam taču ir Limpopo, vai ne? Vai kas tur vēl? Tad viņi var aizvest uz turien. Es nezinu, jebkurā gadījumā. Es esmu sastapies ar internetu veikaliem, kur prasa, tikā, vai tu esi 18 kaut kādiem šitiem vape-shopiem vai kaut kam tādam. Es nospiežu, nē, man ielaiž iekšā. Viņš jau negaida, ka kāds būs, kas nospiedīs to nebūtu. Tas ir tik labi. Tas ir tā kā zini, tev izlaiž tie kukīs, jā. Apstiprināt, neapstiprināt. Nē, pilnīgi nav. Tu apstiprini, es vienmēr apstiprinu pilnīgi viss. Es gribu būt godīgs internetu priekšā. Es spiežu akceptēt tikai obligātos. Nē, es izģērbu. Vienkārši man kāds pasaka, iedod pulksteni, es izģērbu jūs uzreiz pliks, man ir pilnīgi vienalga. Iedod uzpīpēt, šeit tev man jāka, man ir pilnīgi vienalga. Man neko nevajag. Man neko nevajag, visu var ņemt, pilnīgi visu. Bet jā, un kas man lika aizdomāties, es saprotu, līdz 18 gadiem cilvēki nevar dzert. Jā. Tas tā kā būtu skaidrs. Nē, viņiem nav... var, bet nedrīkst. Kā gan jau mēs abi to esam pieredzējuši no mūžā. Tātad, labi, tagad man tagad nav 18, bet es domāju, ka es arī nedrīkst skatīties uz alkoholu. Jo tāpēc, ka tur e-veikala vairs nav. Tur juridisks personas, ka var iegādāties. Bet viņi jautā, vai man ir 18. Jā, kāpēc? Tātad es nospiežu to jā, es ieeju mājaslapā un drīkst skatīties uz alkoholu. Bet veikalā 3-gadīgs bērns drīkst skatīties uz alkoholu. Varbūt mums ir, jo pavisam reāli, bet tā ir maņa, kas saucās redze, vai ne? Un es drīkstu vai nedrīkstu, tad izlemjiet, lūdzu, šie valsts likumdevēji, vai mums ir jāizklāja alkohola plaukti, vai arī mums ir jāatļauj beidzot normāli cilvēkiem ieiet alkohola ražošanas mājaslapā. Bet tas jau ir iemesls, kāpēc tās alkohols viss malā stumj, un tabaks izstrādājumi arī vairs nav tik redzami. Tabaka vispār nav redzama vairāk. Alkoholam arī nevajadzēja būt redzamam. Alkoholam lobijs lielāks. Bet tagad padomā. Ko es gribēju teikt? Viņi visdrīzāk ierobežo. Bet es neesmu skatījies, jo es arī nepasūtu pārtiku. Tu nepateici skaļi savu domu. Es arī nepasūtu pārtiku no interneta, bet vai piemēram, ieejot e-rimī, vai rimī e-veikalā, es nekā vai tur ieejot alkohola sadaļā, man arī ir jānospiež, ka man ir 18 gadi. Jo tad man būtu jānospiež, ka man ir 18 gadi ieejot rimī tā kā fiziskajā alkohola sadaļā, jo tāpēc, ka citādāk, tad es teiktu, mums ir drusku tāda divkosība notiek, vai ne? Redditā bija jautājums. Es biju tas pirmais cilvēks, kas iekomentēja, jo es aizgāju izlasīju tā kā likumu savu laiku. Es tev teicu, es esmu Redditam mods, cēsu subredditam. Dievs, tur ir 2 cilvēki. Es tur pats, es tā kā aizmirstu tur ieiet. Es nezinu, vai man tur kaut kas jāmodo, tā kā jāmoderē, bet tur nekas nenotiek. Mēs tur varam likt savajā sērijas iekšā. Jā, spamot, jo tu esi mods un tu atļausi. Bet tu teici, ka tur ir 2 cilvēki, varbūt, ka viņi nav mūzēja klausītāji. Ar cerību. Bija Redditā diskusija Latvijas Redditā lielajā tajos sūdubedrēm normālākajā. Tur šausmīgi nacionālisti. Tur ir vāks. Bet viens džekiņš ierakstījis bija, ka viņš pērk tos, zin kā tagad saltam ir atsevišķi. Krievu kaulus pērk. Ir elektroniskajai cigaretītei atsevišķi tā iekārta ar nikotīnu šķidrumu un garšiņu.
tā kā garšiņā nav, tas ir pārtikas aromatizētājs. Viņš skatās kā pārtikas aromatizētājs. Okay. Un viņš bija ļoti izbrīnīts, kāpēc atsevišķi pērkot tikai pārtikas aromatizētāju, viņam dokumentus paprasīja. Nu, tāpēc, ka viņš ir izmantojams tikai ierīcē, kur ir paredzēta smēķēšana. Nu jā, bet viņam bija tāds, tas nav likumā tā, un tas nav likumā šitā, un šis... Viņš par likumiem grib strīdēties. Privātā veikalā var pa jebko prasīt dokumentus, nevar? Nē, tagad ir jāsaka, ka privātais veikals, ja viņš ir uz peļņu orientēts, viņš drīzāk neprasīs tev neko un vienkārši metīs līdzi visu, kas ir kancerogēns un pēc iespējas sliktāks, kamēr nav regulators iestarpinājis. Tas ir brīvātīgs princips, un lai cik dīvaini neliktos, es viņu atbalstu, jo regulātora loma ir pateikt cilvēkiem, ko jums būs un ko nebūs darīt, jo jūs esat pa stulbu, lai to saprastu. Un to es pat nesaku, sakot pa stulbu, lai to saprastu, es neatdalu sevi no tiem stulbeņiem, es esmu tieši tāds pat, kā es varu zināt, kas ir labs vai slikts. Kā es varu zināt, kas man izraisa vēzi vai nē? Nu, kā es to nevaru zināt, tāpēc es sagaidu, ka ir tāds regulators, kas man to pasaka. Un tāpēc mums te nav runa par privātumu, te ir runa tieši otrādāk par publiskumu. Tātad, ja mēs esam publiski vienojušies par to, ka to darīt ir slikti nepilngadīgajiem, tajā brīdī nepilngadīgie nekādu no tā elementiem iegādāties nedrīkst. Pēc idejas viņš varētu jebkuru pārtikas aromatizētāju likt savā iekārtā iekšā. Pasaka, eksperimentēt, viņš var ar pilnīgi jebkuru, ko viņš vēlas. Tā ir. Tur burtiski. Atkal jau, tik ilgi, kamēr valdība nav uzlikusi savus zīmogus tā, ka tas ir labi, viņš pats ir atbildīgs par juridiskām sekām, neko nevar darīt. Savukārt, ja viņš tagad iegādāsies to draņķi un pīpēs viņu tikai un vienīgi viņu bez tā otra, kas tur ir tas sliktais, tajā brīdī, diemžēl, bet viņš varēs pārmest, un viņš teiks, es nezināju, ka tas ir slikti, man ir 14 gadi, es jau gribēju tikai izklaidēties, un kāpēc jūs man vispār to pārdodat? Ir taču bijis kaudzes tādām lietām kā jau vēsturiski. Aromatizētāju pīpēt? Nē. Nu, bet kāpēc tad viņam bija šī problēma? Tur ir tikai, tur burtiski šķidrums, tur ir smaržiņa. Jā, bet viņš nav pīpējums, tā nav vienkārši, tas ir tā kā maisiņš ar šķidrumu. Tātad, vai tu viņu vari iedomāties iegādājamies jebkam citam? Kūkām. Nē, tehniski, šis ir libertariāņu pieejams. Nu jā, teorētiski, tev vajadzētu varēt darīt pilnīgi, ko tu gribi. Ne? Es nezinu. Pārtikas aromatizētāji. Tāpat kā mums ir tējas maisījumi, ja, kas pārdodās kādreiz pārdevās šos, dīvainajos veikalos, kurš to spaisu tirgoja. Tie bija garšaugu maisījumi. Ūdenspīpju tīrāmies, viņus atceros. Jā, ka viņš kaut kāds, var, jā. Tas tā ir, bet atkal nē. Jā, bet nē. Nākamo epizodu pamēģināsim spaisu uzpīpēt. Pastīsimies, kāds ir. Es tiešām visu kaut ko savā dzīvē lietoju spaisu. Nekad jau tāpēc, ka tas ir zem mana goda. Es esmu fucking amfetamīnu lietojis savā mūžā. Un es spaisu vienkārši, ja tu lieto spaisu manā prātā, tu esi pavisam ļoti, ļoti mazu pakāpienu augstāk par līmu sostītāju manā prātā. Bet es nevaru iedomāties, ka cilvēks augstā amatā, viņš tur pipē zāli vai viņš koku pūš, tur lieto visu šitās tabletes visādas. Es nevaru iedomāties, ka Spaisiņu? Bezos kujā arī spaisu. Nē, viņiem tagad esat ketamīns modē. Un bagātajiem. Bet... Spaiss jau ir izgudrots, lai apietu to likumdošanu. Tā, ka tur nemaz nav, viņš nevar, tas vienalga. Priklīgi. Bet jā. Spaiss kantori. Spaiss kantori. Spaisnīca. Spaisotava. Pretī krūmiņu beķerī spaisotava. Jā, tātad, atgriežoties apakaļ pie šī temata. Cēsu alus. Tātad lielākais... Man liekas, lielākās konspirācija, kas jāatplēš vaļā mums šajā raidījumā, man liekas, tā kā gatavojieties, turieties pie savām biksēm. Lielais konglomerāts. Cēsu alus. Viņu rakstīts tajā brīdī, kad tu ieej arī tajā mājaslapā iekšā. No 1590. gada. Pamēģiniet man šo kāds izskaidrot tagad. Tātad, es zinu, es māku pats izskaidrot, jo tāpēc, ka es esmu bijis Jāņa Kļaviņa gida pavadībā, es esmu bijis izsteigājis to Cēsu pili. Viņš man pateica to Cēsu alus, visu to noslēpumu, vai ne? Cēsu pilī vienkārši bija alus darītava. Bet tāda bija katrā pilī kādreiz. Tātad mums Tērvetes alus vismaz tikpat. Tu paskaties, cik veci ir vietējā pils, tik veci ir tava alus darītava, vai ne? Un tā varētu teikt, varbūt, ka viņi tā kā kaut kā nē, tur visi mainījies gadsimtiem ejot. Cēsu alus varbūt nosaukums bija tāda, jo nebija Cēsis, tajā bija Vendena, nebija tādas pilsētas vispār. Un tajā brīdī man tad ir jautājums, kas pie velna ir tas 1590. gads, ko viņi tur min? Nav tādas lietas, ko viņi Cēsu pilī ir bijusi alus darītava.
Varbūt vienkārši tas saules nepārtraukti ir ticis ražots. Nu, tā kā viņš ražojās pilī, pēc tam viņi pārgāja un turpināja ražot tajā vecajā. Kas ir viņi? Kas šajā gadījumā ir viņi? Valstis nomainījās šajā vietā. Nav tādi viņi, kas to darīja. Varbūt, ka ir kaut kāda tā kā pārdzimtības, kaut kāda varbūt tā ir ģimenes lieta. Nu, jebkurā gadījumā. Ja Moš tā ir vienkārši recepte viena. Moš tā ir vienkārši diršana. Nu, nav kāda viena recepte. Tā ir vienkārši. Tā noteikti nav viena recepte. Viduslaikos alus bija krietni citādāks nekā mūsdienās. Viņš ļoti jauks skaņš bija. Es māku vēl trakāk, bet es nerādīšu. Un es to daru bieži, un mans bērns man pārmet. Es netieku vaļā no iesnām jau, bļaļ. Es arī. Tas ir normāli. Nē, es gan laikam es ticis vaļā, tagad viņas ir tev. Nu, lūk, tātad. Alus kādreiz, šī absolūti neapstiprināta, protams, informācija, bet alus kādreiz tas bija vairāk ēdienas nekā dzēriens. Kas ir tipa tā kā normāli, jo tāpēc, ka kur tu tev būtu bijušas visas tās tehnoloģijas, kas ir mūsdienās, lai to alu varētu uztaisīt normāli. Nu, protams, viņi nosmēla nost, es pieņemu pārējās lietas, bet tad atkal ir jautājums, tajā laikā jau nebija tā, ka tu varēji aiziet uz lielveikalu pēc cūkas kājas sautētas vai ne. Jā, bet tajā laikā... Ja tas, ko tu nosmēli nost, ir ārkārtīgi uzturvērtīgs, tad kāpēc tu nosmelt kaut ko nost? Tajā laikā ļoti vienkārši visu laiku dzēra. Tā kā... Ne, nu kā, nu tāpēc, kad alkohols bija drošāks par ūdeni. Tu arī saki, ka tajā laikā, burtiski pirms gadiem 40, 30 tā vēl notika. Viņi vienkārši visu laiku dzēra. Tagad man jāsaka, ka man, laikam, tev ir jāpiekrīt. Diemžēl. Nē, par laimi, varbūt. Nē, pie mums ir interesanti tā vēsture, vairāk interesanti, jo pie mums cukurs nebija tik daudz, piemēram, vīnogas, mums saules nav tik daudz. Par to, ka vairāk uz dienvidiem, ka viņi dzēra visu laiku, jo tāpēc, kas bija izdzīvošanas jautājums, jo tu nevarēji visu laiku uzvārīt ūdeni, piemēram, ejot vai ne kaut kur 3 dienas uz blakus pilsētu. Bet pie mums, nu gan jau, jā, es nezinu, ko degvīnas, kad degvīna izgudroja pasen, bet atkal vai tik sen, lai tas mums būtu bijis nozīmīgi. Jo alkohols, viņš jau kādreiz bija glābējs, ne jau viņš bija iznīcinātājs. Mūsu civilizētajā pasaulē viņš ir grāvējs. Kādreiz viņš bija būvētājs. Viņš bija bet tiešām viņš pasargāja no infekcijas, no ūdens piesārņojuma, no visādām lietām. Tā kad jebkurā gadījumā es gribētu dzirdēt, tagad Cēsu alus pārstāvi, lūdzu. Iesūtiet man pamatojumu, ja? Kāpēc? Kas ļauj jums? Fakts, ka jūs atrodaties Cēsīs un Cēsu pils atrodas Cēsīs, Cēsu pilī ir bijusi alus darīta no 1590. gada, vai tas tiešām ir pietiekoši saikni, lai jūs varētu pateikt, jūs esat vecāka alus darīta Latvijā? Man gan tomēr kaut kā liktos, ka nē, jo, ja mēs pastamies uz daudziem citiem Latvijas aliem, kas tiek taisīti daudzās citās Latvijas pilsētās, viņiem pilis arī iespējams ir. Rīga, piemēram, ir Rīgas alus darīta, ko viņiem ir 800 gadus vecas alus? Vai? Es gan nezinu, vai Rīgas pilī bija alus darīta. Tas ir detaļi, tas ir nianses. Visās pilīs ir alus darītās. Labi, tas tā. Vēl viens jautājums, protams, man diezgan aktuāls uzdevums, man te arī ir mūsu klausītājiem iesūtīt kaut kur atbildes mums šo jautājumu. Ko mēs vēl varētu atņemt Valmierai un pataisīt par savējo? Ja? Es tā domāju, tātad Cēsu klīnikai ir jānopērk Valmieras slimnīca. Mēs vienkārši varētu sākt lēnām pazemot, ne? Mēs varam, kas vēl Valmierā tāds labs ir, ko mēs varētu nopirkt? Vidzemes augstskola. Pārkārsim, ka Cēsu augstskola. Cēsu jaunā skola nopērk Vidzemes augstskola. Nu jā. Cēsu jaunā skola nopērk Vidzemes augstskola. Kaut kādu, vajadzētu sākt kaut kādu tādu akciju. Stīklas šķiedri. Kas mums Cēsīs ir? Mums ir šis Baltflok, ne? Vai kā viņš... Mums ir tāpat uz mūsu ielas. Viņi ražo kaut kādas izolācijas materiālus, ko tā līdzīgi. Nākošā lielā ziņa Baltflok ir nopircis Valmieras stikla šķiedru. Altech. Jā. Logučaļi. Es domāju, mums ir jāsāk vienkārši akcija. Saprot, viņiem liekas, ka mēs te tādi maziņi, vai ne? Viņiem te liekas, ka mēs te tādi maziņi, gudri, bagāti un izglītoti, vai ne? Nekā kulturāli. Beidz, tu nost savu kulturālu un pats tagad Cēsu alu dabūsiet dzert. Tev liekas, ka tā ir Valmiera mūža? Nē, tas ir Cēsu alu. Tas ir... Nē, bija rakstīts, ka Valmiera mūža turpina ražot, kā viņi ražoja vienkārši naudiņu nāk man. Nē, saprot, kā lai tu tā pareizāk pasaka? Ja tu nopērc no manas vistu un viņi turpina ražot, bet tās ir mans solis vai tavs solis? Es tik tā... Es jau tikai vistu nopirku no jūlas. Labi, tas jau ir viegls tāds joks. Skatīsimies. Katrā ziņā mums vajag to vietējo Cēsu, lepnību dabūt. Bet tāda nevis tāda, aciņu lepnību, bet tāda, tur, ko mēs atnācām, mēs atņēmām jums.
Ritīgākie okupanti. Mēs atnācām, mēs atņēmām. Labi, ejam tālāk. Kas mums vēl par Patriju visu šeit satraucās? Nu, bļāviens, paņemam vienu. Paņemam, izpērkam viņu no tiem somiem laukā, kas mums ir cēsus, uztaisīsim cēsu uzņēmumu. Tā kā, nē, nu vēl mēs varam pa ikdienišķākām lietām runāt. Es atklāju vēl vienu veidu, kā pazemot valmieriešus. Es atklāju, ka valmieras salātus uzliekot uz maizes un ieliekot cepeškrāsnīs, sanāk labas tā kā karstmaizītes, kuras mēs varētu nosaukt par cēsu karstmaizītēm. No kā viņi sastāv no valmieras salātiem, bļā. Mēs vispējām ieliekam uz maizes un uzcepam. Vot, ko mēs arī izdarām ar tiem taviem salātiem. Man liekas, ka viņos negrama siera nav iekšā. Kas tu dīvains? Tajos kādos to es ēdis, varbūt nav sieras tiekšā. Sieras ir galvenā tur sastāvā. Novietni. Es neesmu ēdis valmieras salātus nekad. Es negribu saistīt sevi to negāciju, bet ir pilsēta kaut kāda sūda. Laikam šis stulbs brīdis, lai pieminētu, ka man mamma ir dzimusi Valmierā. Jā. Vai ka es esmu absolvējis vidzemes augstskolu, laikam šis nebūtu labs laiks, lai to minētu. Tagad tu varēsi rakstīt, ka tu esi absolvējis Cēsu augstskolu. Jā! Es tajā laikā viņi kaut kā dīvaini saucās. Nu viņi taču ir vidzemes augstskola. Viņi vienkārši atradās Valmierā, jo tāpēc, ka tur bija... Nu, es izdomāju, to stāstu mēs izdomāsim, to nav nozīme. Jā, mums jau vajag backstory. Cēsu jaunās skolas Valmieras filiāli, kaut kā tā mēs varētu nosaukt. Majonēzes filiāli, jo Valmierā visiem ir pa spainim ar majonēzi. Tas ir kaut kāds cēsnieku ticējums. Tā kā Igauniem ir 6. pirksts latvieši. Viņiem, kas viņiem ir 25 Hesburgeri uz vienu pilsētu, un visos tikai majonēzi. Tas kauž, ka mums tikai viens. Nē, man negribušies. Mums, starp citu, es atļaušos bezmaksas reklāmu, ja? Vai nedrīkst? Slēptā reklāma. Paga, un man pat liekas, es nedrīkstu, laikam, reklamēt, jo tāpēc, ka man liekas, ka es redzēju, kas tas ir pa uzņēmumu, kas noņem man naudu no kartes, un man liekas, tur bija Valmiera minēta. Šis man jāpārbauda. Līdz informācijas pārbaudē, es varu tikai teikt to, ka Cēsīs ir jauna fast food ēstuve Ozolkalnā, kur gan strādā tikai ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien, bet es teiktu, ka tur ir vērts iegriezties, ja ir interesanti. Nē, pilnīgi, šis bez jokiem saka. Tur vērts iegriezties. Un ja nav interesanti. Nē, es saku, es kļuvu es tagad noreklamētu viņas ārā no biksēm, bet es tikko atcerējos to Valmieru, un tāpēc man drusku neliek mieru, ka tik es nereklamēju Valmieriešus. Ko nu nedrīkst pieļaut? Labi, es pat neatceros, kā saucās tā vieta, bet es pat tiešām iesaku, jo es esmu fast food fanāts, un tā ir, diemžēl, lieta, kas man Cēsīs trūkst, tāpēc, kad mums ir, hesīts, un savukārt tas fast foods, kas mums ir pie stacijas, viņš ir daudz. Nav baigā mākslas saldētās lietas nopirkt un atsaldēt. Ja tu pats viņas esi sasaldējis, kā Hesburger gadījumā, tad tu vismaz kaut kādu esi pavēlnieks par kaut ko no tā, kas tad notiek. Bet tā, nē, man protams, šitais pilsētas kebabs garšo, un vecpilsētas kebabam arī nav nevainas, bet es esmu fast food fanāts, un es pilnīgi nopietni varu teikt, kā cilvēks, kurš kādreiz bija ar kāju, diezgan lielu kāju Rīgas fast food biznesā, tur ir vērts aizbraukt un pagaršot. Pilnīgi nopietni. Ok. Jā. Tā arī darīsim. Jā, es tikai domāju, vai es varētu viņiem piestādīt rēķinu, ja viņi negribēja, lai viņus reklamē. Jebkurā gadījumā. Varam. It sevišķi, ja viņi nav Valmieras. Par to es nepateikšu. Ļoti interesanti ziņa, jo šīs ziņas, tās, kuras es esmu nosūtījis arī tev, apkopāja mūsu mēdī cilvēks Santa. Paldies viņai. Paldies, Santa, ka tu šeit esi ar mums šodien kopā. Es vēlos noskaidrot, no kurienes viņi ir uzzinājusi, ka Cēsu pašvaldībai ir atsevišķiem locekļiem pielaists valsts noslēpums klāt. Jā, šo es arī papētīju drusciņu. Šī bija pēdējā lieta, ko es dabūju papētīt šī rīta manā visā hausā. Tāpēc mums vajag ātrāk vienoties par ziņām. To uz otro sezonu to nokārtosim. Piektdienu atsūtīju. Saprotu, ne jau es tikai slinkoju vakardien. Es arī pāris lietas darīju vakardien. es biju domājis, ka šorīt man būs laiks, bet man nebija piedošana. Tātad. Tu zini valsts noslēpumu? Es zinu pasaules noslēpumu. Vispār mums tagad jāsāk mētāties ar noslēpumiem, iespējams ir. Jo, par šo likums nosaka, ka viņiem ir jādod tā pielaide, tā, ka viņiem jāpieprasa. Nevis jādod tā pielaide. Tā kā šī ziņa ir drusku komiska, šī ziņa varētu būt komiska atkarībā no tā, kurš šo ziņu ir publicējis. Tātad, ja šo ziņu ir publicējis, piemēram, kaut kāds Latvijas valsts noslēpuma pielaides departaments, tas ir drošības policija, kas tāds, un viņi ir iekļuvusi letas tā kā šajā ziņu lentē, un tad viņi visur pārpublicēti. Tajā brīdī es saku, ziņa kā ziņa, teiksim tā, lēnai ziņu dienai,
var nopublicēt. Bet ja to ir publicējis Cēzus pašvaldība, tad tas sāk ļoti drusku komiski, jo likums nosaka to, ka visiem izpildu direktoriem, turklāt no 2024. gada 1. jūnija ir likums, kas to nosaka. Tā, kad es teiktu, ka es neesmu pārliecināts, kad baigi lielīties ar to, ka mēs esam dabūjuši 26. gada janvārī, tas ir viens. Es nezinu, vai tā ir, es nezinu, kurš publicē šo ziņu. Bet tā tad, ja likums to nosaka, ka obligāti visiem ir jāpiesakās, vai tā ir ziņa, ka tu esi dabūjis? Jo tāpēc, kad tā ziņa, ka tu esi dabūjis, tajā brīdī liecina, atkal, ja tā ir bijusi Cēzus pašvaldības, ko publicēs, ka tu esi izbraucis knapi, vai ne? Parasti mēs par ikdienas lietām nerakstam, piemēram, šodien Jānis Kļaviņš izgāja no mājas laukā. Ja savukārt Jānim Kļaviņam nav kāju, un viņš ir ticis kaut kādā mistiskā veidā laukā no mājas, tas sāk kļūt par ziņu vērtu ziņu, vai ne? Un tagad šito pašu tagad pieliekam klāt šitai ziņai. Tātad, ja tur bija kaut kādas aizdomas, ka viņi nedabūs, un viņi kaut kādā nesaprotamā veidā ir dabūjuši, publicējam ziņu, jopcīt, rozīt, svinam, varam šampāniet vaļā. Bet tad man ir jautājums, vai tā kā tas būtu jāsvin? Vai ir jāsvin, ka viņi ir izgājuši standarta procedūru, kas viņiem ir bija obligāti jāaiziet pēc likuma, tā kā, tas tā kā, līdzīgi, iedomājamies, ka, piemēram, būtu tagad valsts vadītājiem jāsaņem, es negribu dziļi kaut tās perversijās, bet tev būtu jāapstiprina, ka tu neesi pedofīls, piemēram. Un tajā brīdī visi domā, to tā kā baigi nevajag par to runāt. Tā kā, ja mans amats to prasa, es to iziešu, bet ja man kādreiz jautās, vai kaut ko štādu publicēt, es teiktu, lūdzu, nekādā gadījumā, bet tās nav ziņas, tas ir vienkārši kaut kas tāds, kas ir. Druviņā parādās. Un druviņā Jānis Kļaviņš nav pedofīls, apsveicam, viņš ir izgājis pedofīlijas pārbaudu, un ir nokārtojis antipedofīlijas. Es nerunāju par to. Es vienkārši tā, kā piemēru. Lūk, tātad, un tas man tā izklausījās, tas raksts man tā izklausījās. Un es... Jo tajā brīdī, kad tas publicēts letā, piemēram, ja tas ir publicēts letā, tajā brīdī es jau varu saprast, ka Cēzus pašvaldība viņu pārpublicē, bet es Cēzus mājaslapā izlasīšu šo ziņu. Un tajā brīdī es domāju, labi, skatāmies tālāk. Un LSM bija plašāka ziņa. Es nezinu, kurā virzienā, bet ja mums klausās kāds no Cēzus pašvaldības, un es zinu, ka šad tad mūs klausās, tad es ieteiktu tā kā uzmanīgi apstīties uz to, kas mums tiek publicēts kā CS slavinoša informācija, jo slavinoša informācija par to, ka cilvēki tam pielaid noslēpumam, tā kā nevajadzētu tā būt. Lūk, tātad, bet LSA es pabeigšu. Jā, lūdzu. Davai, pabeidz. Nē, saki. Tā kā mēs to diviem dažādiem angliem skatāmies, jo tu skaties to, ka tas ir smieklīgi, ka viņus pielaid. Man jautājums ir, kas ir valsts noslēpuma? Kā tas ir noslēpums? Uz un Rozenberga uzprasa. Viņš jau mums toreiz to noslēpumu izstāstīja, mums viņš arī šī izstāstīja. Tādu noslēpumu, tas pat nav valsts noslēpumos iekšā. Bet nē, tātad valsts noslēpumi ir saistīti ar ierobežotas pieejamības informāciju. Tas nav tā, kāds tagad. Es pateikšu noslēpumu, bet šis ir valsts līmeņa noslēpums. Un tad viss tā pie austīm. Tas saistās ar teritoriju plānošanu, piemēram, kur būs paredzēts militārās būvis, kur paredzēts kaut kas, kur infrastruktūras izbūvi. Ir kaut kādas lietas, kas ir ierobežotas pieejamības, tāpēc, kad, piemēram, iekļūstot informācijai Krievijas rokās, viņi var izdarīt lēmumus par kaut kādu tur ieņemšanas, tur kaut ko. Tā ir formalitāte. Tas nav tā, kad mēs tagad X-failiem piekļūstam. Nav jau, es iedomājos, kā tu to iedomājies. Rozenbergs svaigi ir dabūjis pielaid valsts noslēpumu. Viņš aiziet uz šos kaut kādu drošības, sabiedrības drošības, policijas kaut kādu māju, atspēr durvis vaļā, baļai, kur cipelnē tieši. Kur viņi ir? Reku, un rāda šo badžu. Valsts noslēpuma turētājs. Kur ir? Nē, tā nav. Tas ir saistīts ar ļoti ikdienišķām lietām. Bet attiecībā uz viņām ir cita dokumenta aprite. Tātad tur kaut ko drīkst vai nedrīkst sūtīt ēpastos, kaut kādu tur saņēmēju izsūtītāju paraksti par informāciju, lai saprastu, no kurienes viņi tur aizplūdus, ja viņi aizplūdus, kaut līdzīgi. Tagad tas uzliek vienkārši papildus pienākumu, bez, diemžēl, iespējas uzzināt, vai citplanētieši ir nolaidušies, jo ierobežotas pieejamības informācija nav tāda bļodiņa ar informāciju, kur visi met iekšā, un tad jebkurš ar stāvoju var tā kā pasmelties. Tas tā nav, tas drīzāk. Tā informācija, kas ir saistīta ar Cēsim, saistīta Cēs novadu, vai kaut kādā ziņā varētu būt saistīta Cēs novadu, tā ir tā, kurai tad viņi drīkst piekļūt, bet atkal jau piekļūšana nenozīmē, ka tu tagad raksti vēstuli un saka, visu slepeno informāciju lūdzu man inboxā līdz šodienas beigām. Tas ir vairāk vienkārši, lai būtu ērtāk strādāt ar šādu veidu informāciju. Tā kā jā, es esmu informēts par šo. Paldies Dievam. Bet jā, vēl viens interesants jautājums man par šo radās. Tātad es pameklēju dziļāk un atradu LSM raksts.
Par to, ka ir 2 gabaliņi, kas tā kā nav dabūjuši pielaidi. Ne, un īstenībā ir 3, jo tāpēc, kad atceries, bija vien brīdis ziņas par to, ka Truksnis no Jūrmalas nav dabūjuši pielaidi valsts noslēpumu, viņš atkāpās no mēra amata. Tā ir liela ziņa. Nē, es tādas ziņas neesmu lasījis. Ne, baigi man neizbrīd, bet, es to tagad tev stāstu. Kad Jūrmalas mērs Truksnis nesaņēma pielaidi valsts noslēpumam, un dēļ tā viņš tā kā, viņš nevar pildīt mēra amats, jo likums nosaka to, ka viņam vajag. Lūk, bet ir vēl viens, ir viņa bijušais, vai varbūt tagad esošā mēra vietnieks arī Jūrmalā, kurš decembra beigās ir aizsūtījis pa pastu to lūgumu pielaist viņa valsts noslēpumam. un viņa pierādījums tam, ka viņš to ir izdarījis, ir tas, ka viņš pastā ierakstīts vēstules lapiņu ir rādījis esošiem mēram. Un tagad padomā, tas viss pilnīgi tīri ir, vai ne? Laikmatā, kurā mums jau viss notiek, mums par elektronisko parakstu e-vidē. Es aizsūtu pēdējā brīdī, kad vajadzēja. Tas nav pēdējais brīdis, tas varbūt vēl pāris mēnešus, bet, lai šo sāstu pataisītu interesantāk. Pēdējā brīdī, es skrēju, es saprotu, baigi, es izdrukāju, parakstīju, man nebija laika, tāpēc es skrēju uz pastu un ierakstīju to vēstuli, sūtīju, redzi, es viņu izsūtīju. Tā ir normāla rīcība cilvēkiem. Nē, es nesaku, ka viņi ir atļauta rīcība, bet tā ir normāla rīcība mēra padomniekam, kuram tā kā būtu jābūt priekšplānā attiecībā uz informācijas izmantošanu un apriti un spēju laicīgi reaģēt uz lietām. Viņam ir kaut kāds padomniekiem ir padomnieki. Jebkurā tie visi pilns ar padomniekiem. Viņš viens otram varētu iedot padomu par to, kā izsūtīt pieteikumu pielaidē valsts noslēpumam, vai ne? Bet nekā viņi viņi nekādas padomas beigās nesniedz. Kas tad tas ir pa padomnieku? Kas ir viduslaika pasta metožu padomnieks? Mums nevajag tāds padomnieks mūsdienās. Mums vajag pasta baložu. Viņš dod padomus pasta baložu izmantošanā. Es nezinu, vai man tāds padomnieks būtu vajadzīgi. Varbūt viņa specifika ir tāda, varbūt viņa, jo padomnieks ir padomdevējs, vai ne? Tad kādos jautājumos viņš viņam var izpalīdzēt, ka viņš nevar aizsūtīt parakstīt dokumentu ne uz kurien. Tas man tā liekas dīvaini. Tas man liekas, viss tas smird drusku pēc kaut kādas, pēc šuri-muri kaut kāda tāda. Un, protams, šis jau vēl ir nieks, salīdzinājumā ar otru mūsu brīnumdaru, kas nav saņēmis pielaidu valsts noslēpumu. Pielaidu valsts noslēpumam nav saņēmis, bet viņš nav viņu arī paprasījis. Burvīgais, ogrs, mērs, Helmaņkungs, es neatceros, kā viņu sauc, vārds man te nav pierakstīt, bet tas ir mans mīļākais personāžs šobrīd Latvijas politikā. Tātad viņš braukāja kādreiz regulāri uz Ukrainu. Viņš taisīs savu jaunu partiju, starp citu. Ne, tas nav tas. Tas ir tas, kur uztaisīja partiju bez partijām. Tur tagad viss bēg no tās partijas prom. Tas ir cits, tas ir Alvis Hermans, nevis Helmans. Tur L un R burtiņi kaut kur sajaukuši. Nē, tā ir superpartija. Tā bija partija, kas ir bez partija. Par to tu lītās. Tas ir vēl man mīļš temats tāds partija. Tu uztaisi partiju bez partiju. Tu uztaisi tā kā, mēs uztaisīsim zupu bez zupām. Bez ūdens. Zupu bez beramā zupa. Tehniski tādas ir. Jebkurā gadījumā tātad Helmans, viņš nav pieprasījis pielaidu valsts noslēpumam, jo viņš ir slimības prombūtnē. Viņam ir slimības lapa. No 25. augusta viņam ir slimības lapa. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir atradies kaut kur tur netālu, kaut kad viņš bija Ukrainā. Viņš braukā uz Ukrainu. Man liekas, denā mašīnas, varbūt viņš tur karoja, es tiešām nezinu, par šo man nav nejausmas. Bet viņš dabūs kaut dienu ievainojumu. Kur tā kā dēļ viņš zem slimības labs, gan aizdomīgi tā kā sakritība ir, kad tik kaut kādā, kurā tur 1. jūlijā pieņems tas, kad, no vēlēšana beigām, kad viņiem domas priekšsēdētājiem un padomniekiem vajag to pielaidi tam valsts noslēpumam, un ap to laiku, neilgi pēc tam viņš tagad arī dabūna to savu slimības lapu, un nav viegli dabūt ievainojumu Ukrainā, bet kas ir vēl grūtāk, ir esot uz slimības lapas turpināt apmeklēt oficiālos pasākumus. Nav viegli dabūt ievainojumu Ukrainā. Ir viegli dabūt ievainojumu Ukrainā. Ne, ja tu karo fronts līnijā, tad ir viegli dabūt ievainojumu Ukrainā, bet viņš jau to nedara, viņš nav karotājs Ukrainā. Jā, okay. Tā, kad nav viegli dabūt ievainojumu Ukrainā, bet es saku, vēl grūtāk ir apmeklēt pasākumus, tā kā, kad kamēr tu esi ievainots Ukrainā. Nē, viņš jau ir apakaļ Latvijā. Es palasīju, viņš aprobrīms tās slimības labs. Nu pat viņš ievārīs tos sūdus, man tik dzīves, ka viņš tā normāli vairs laukā no viņam netiks, bet viņš mēģinās iespējami, varbūt arī nemēģinās. Lūk, tā tad ir jautājums, kāpēc viņš apmeklē tos pasākumus? Un viņš saka, nē,
balss ir manas imitēta. Man nav nejausmas, kā viņš atbild, bet es minu, ka šādā balsī viņš atbild. Ai, nē. Nē, viss jau ok. Es jau tā, es pasāku, es vienkārši saprotu ārstu, man saka, ka es nedrīkst tāds nervozus darbus uzņemties. Nu, tāds nervozus nedrīkst. Pēc Andrukeviča ritīgi izklausījies. Jā, es nezinu, kā viņš izklausās. Nenormāli. Bet, nu, jā, man varbūt aiziet viņa ciemos uz podcastu. Nu tā, jebkurā gadījumā tātad, viņš nedrīkst darīt nervozus darbus, bet uz pasākumiem viņš drīkst. Nu, relaksēties, jā. Nu, man ir atļauts tikai priecāties. Man nav atļauts. Koncertiem, ko viņš ir? Es dziļāk nelasīju, bet... Iedomāsimies, ka viņš iet uz koncertiem, jo, nu, kā aiziet izskalot savu mentālo... Nē, es domāju, ka tas ir tas, kā viņš to pamato, bet tā interesantā lieta ir tā, ka tehniski tad sanāk, ka viņam ir ārsta zīme. Darīt visu izņemot viņu darbu. Es cik forši. Es tagad daru savu darbu, man ir ārsta zīme. Jānis Pieviņš, viņš var darīt visu, ko viņš uzskata par vajadzīgu, bet konsultantu darbu veikt viņš nevar, jo tas viņam pārāk nervozs darbs. Tajā brīdī man, protams, kad loģiski rodas jautājums. Varbūt viņš vienkārši nav atbilstošs tam amatam, kur viņš ieņem. Nu, tā kā, ja viņš no augusta, ja viņš pusgadu nevar ieņemt savu amatu, bet viņš var darīt vispārējās lietas. Varbūt viņam ir jānomaina tā kā profils darba, vai ne? Vai kā? Vai tu turpini būt par baleta dejotāju, ja tev kāju amputē, piemēram. Tu turpini saņemt kaut kādu pensiju izdienas, bet mēs nerunājam par izdienas pensiju. Bet ja tev amputē kāju, tehniski tu esi zem slimības lapas. Bet vai tas nav brīdis, kad tev atstādināt no darba? Tu neesi zem slimības lapas. Nē, nu kādu brīdi, kamēr tu atkopies no kājas amputēšanas, tu esi zem slimības lapas. Nu, jā. Vienkārši ir kaut kāds brīdis, kad pienāk, kad ir tā kā situācija, ka tu nevarēsi dejot baletu. Tu vari darīt vispārējās lietas uz pasaules, ko atļauj tavajā veselībā, bet baletu tu nevarēsi dejot. Un tas tā kā būtu tas brīdis, kad iespējams lemt par atstādināšanu. Jā, ja tu esi ķipā... No, es tā iedomājos. Ja tu esi prostitūta, nu es jau zinu, kurā virzienā tev domas dod. Ja tu dejo tajā baletā, un tu iekļūsti auto avārijā, zaudē savu kāju, viņi tevi atlaidīs pirms tu būsi izvesaļojies, vai viņi sagaidīs, ka tu būsi izvesaļojies? Teorētiski, kamēr tu esi slimības labs, tu tā kā skaities vēl joprojām nodarbināts, bet tur jābūt kaut kādam termiņam. Tas ir tas, par ko es runāju. Nu kā pēc tam, protams, ka pēc. Vienkārši acīm redzot, ir tāda eksistē tāda lieta kā bezgalīgas slimības labs, par ko es nebiju informēts. Kad vienkārši te uzliek, nu kā, jo tāpēc, ka viņiem ir no augusta, nu cik tu ilgi var ārstēties? Ir viens brīdis, kad būtu valstī jāpasaka, ja tu esi ilgāk uz slimības labs, kā 4 mēnešus, ja brīdī tavs darba devējs ir tiesīgs lemt par to, ka tu nevari pildīt darba pienākumus. Tas nenozīmē, ka tu nevari iet citur meklēt darbu, bet vienkārši būsim taču realistisks. Viņš var lemt tev tur, piemēram, par kaut ko. Jo te jau nav jau par viņu jautājums. Kaut gan īstenībā ir par viņu jautājums, jo viņš man neizklausās kā labs cilvēks no tā, ko es par viņu lasu. Bet te nav par viņu jautājums, ir jautājums par to, ka ogri ir bez mēra. Un ja mēs redzam to, ka palikt bez mēra pilsētā ir tik ārkārtīgi vienkārši, ka godīgs, ka viņiem kopš augusta ir pilnīgi, kopš vēlēšanām gandrīz vai sanā, ir pilnīgi absolūti vienalga, jo viņi pilnīgi elementāri eksistē bez tā mēra. Pagaidi. Vai tas nav labs veids, kā ietaupīt mums, ha? Varbūt. Nē, nu viņš ir, bet viņš ir darbnespējīgs. Expansion, halo? Jā, bet ogres novoc nav mūsu kaimiņos? Nezinu. Mēs nerobežamies ar ogri? Nē, mēs Siguldu robežamies. Uz leju, bet uz leju un pa labi. Uz leju un pa labi. Ok, šitais mums ir jāzina tātad ātri, tātad mēs izmantosim arī tikko iegūtos Valmiermuižas resursus, vai ne? Lai mēs tagad ātri expansive, tā kā ekspansīvi aiziet. Tātad jā, Valmiermuižas saules pa trubām tecēs tagad ogras virzienā. Es saku, mums ir jābūt, mēs būsim pie ogras mūriem pēc nedēļas. Nākošais ieraksts tiešraidē no ogras mūriem. Es nodarījies gadītāji, mēs esam tieši pie ogras. Podkāsts dalībnieks. Cēsu rīts. Tā, mēs esam drusku aizrunājušies. Un labi vien ir, jo tāpēc, ka mēs esam, man lapiņa beigusies, un tu tāpat neko nemāki runāt. ir jau 9. Nopietni. Mēs drīkstam tā teikt, cik ir pulkstens ierakstā. Man visu laiku tas liekas tāds dīvaini. Mēs nedrīkstam teikt, kurš ir datums un kurš ir... Man tāda pēdējā humora ziņa uz nobeigumu. Priekš tevis speciāli, priekš tevis Latvijā krāsi krītās kāzu audzēšanas infrastruktūra kāzu apjoms, un apjoms. traģiski. Latvijā ir tikai 9000 kazas. Nu. Un tie ārzemnieki vēl grib braukt uz šeieni vai neprecēties. Un no šīm 9000 kazām vienu ar 166 balsīm ir ievēlējuši kā ogras mēru. Nē, turpat kaza varētu sēdēt īstenībā. Kā Latvijas kaza. Mēs ievēlēsim viņu ogras mēra amatā. Viņi jau ir dabūjusi atbalstu. No 160 cilvēkiem. Es domāju, ka tur viss viņai vārds Puķīte. Ja? Piedošana. Puķīte. Es atvainojos. Kaza Puķīte.
Jā, par kazkopību man ir diezgan žēl, tāpēc, ka man dēlam ir laktozes nepatiesība, mēs kazas produktus lietojam, bet mums nav piedāvājums tirgu. Varbūt ir jāsāk vienkārši. Varbūt tu esi iemesls, kāpēc nav piedāvājums. Tur, tu esi apēdis visas kazas. Es esmu apēdis visas kazas. Nē, kazlēns, man liekas, Latvijā nē, bet vispār viņas ir ļoti, ļoti garšīgi. Jā. Es neesmu ēdis. Tu esi ēdis? Nē. Nepateikt pēc tevis, ka tu neesi ēdis. Dargie draugi, šis bija podcasts. Tu saki, kāpēc mans varētu nepateikt, ka es kaut ko... Šodien mēs noslēdzam pirmo mūsu tādu foršo lielo sezonu. Pirmā sezona, man liekas, ir ļoti laba sērija, ir pabeigta. Um, Bruno apsolās mazāk ēst jā. uz nākamo sezonu. Es Jā. apsolos vairāk ēst uz nākamo sezonu. mainīties Bet īstenībā pret tu esi citu labi cilvēku. pamanījis. Es esmu apakaļ svarā pieņems. Bet labi, viss nav mums vairs laika. Tiekamies 2. sezonā. Mēs jūs mīlam. Podcasts ierakstīts studijā Cēskaņu. Lūdzu, nospiedi laiku visām iepriekšējām epizodēm. Uzliec zvaniņu 5 zvaigznītes Spotify, piesubscribe mums Tidalā. Un seko mūsu Redditā. Un piesako mums Facebookā. Atā. Atā!